Aizvadītajā nedēļā jaunieši aktīvi darbojās nometnē Vasaras skola 2015, kuras ietvaros dalībnieki cepa kūkas un devās dažādās ekskursijās, lai apskatītu Talsu novadu. Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas valsts tehnikuma audzināšanas nodaļas vadītāja Ieva Dorila jau 3. gadu organizē profesionālās nometnes jauniešiem. Iepriekšējās nometnes tika rīkotas Krāslavā, kur audzēkņiem bija iespēja apgūt dažādas praktiskās iemaņas. Šogad nometne tika rīkota Laidzē. Tā kā Laidzes teritorijā struktūrvienība pievienojās mums pagājušajā gada septembrī, mums radās ideja, ka varētu šī gada nometne organizēt šeit uz vietas. Jo šeit ir Talsa skaista apkārtne, un jauniešiem ir iespēja iepazīt ne tikai kādas profesijas apgūst Rīgā, bet ko arī apgūst jauniešu Laidzes teritoriālā struktūra vienībā. Un nometnes ietvaros mēs jauniešiem mācām tādas sociālās prasmes, pagatavot ēst, uzklāt galdu, kā sagaidīt viesus, un arī, protams, citas prasmes, kā komunicēt savā starpā, ja jaunieši savā starpā nav pazīstami. Nometne Vasaras skola 2015 norisinājās no 6. līdz 12. jūlijam. Pirmajā nometnes dienā jaunieši iepazinās ar Talsiem un Laidzes apkārtni, veidoja nometnes karogu un piedalījās dažādās aktivitātēs un radošajās darbnīcās. Jauniešiem vakarā bija orientēšanās, kur uzdevums, kur vajadzēja atrast konkrētus objektus, nofotografēties un Twitter kontā ielikt savu bildi. Vakar turpretī mēs pavadījām jauki laiku arī skolā, un jauniešiem bija kā pagatavot cepumus, kā paši gatavoja pusdienas sev, tātad sākot no jāliem kartupeļiem, jālas gaļas līdz, teiksim, tā kā pasniegt uz galdu. Vakarpusē mēs gatavojam paši savus cepumus, ja? Bijām ezerā, peldējāmies. Nometnes dalībnieki devās arī ekskursijā uz Valdemārpili, kur apskatīja Igurda Baņķa meistardarbnīcu Zeļļi un amatnieku sētu Kauliņu, kurā devās izbraucienā ar ārlavas bānīti. Jauniešiem taisni ir interesanti, jo no lielākā daļa jaunieši no koku izstrādājuma ražošanas tehniķiem 2. kursa jaunieši. Protams, man ir prieks, ka kompānijā mums vēl ir meitene no Talsiem, kas piebiedrojās, kura vēl domā, par ko tad īsti dzīvē kļūt. Kā arī viens jaunietis, kas ir iesniedz dokuments Rīgas valsts tehnikumā tehniskajā koledžā un arī jūras skolā, un viņam ir izvēle, kur tad viņš īsti gribēs mācīties. Un tas var būt viens no motivējušiem faktoriem, kad varbūt arī viņš gribēs pie mums mācīties, jo šeit ir laba iespēja pavadīt laiku. Nometnē piedalījās 15 jaunieši no 15 līdz 24 gadu vecumam no Rīgas valsts tehnikuma, Krāslavas, Balvu, Limbažu un Laidzes teritoriālajām struktūrvienībām. Varu teikt to, ka jauniešus pierunāt piedalīties nometnē ir diezgan sarežģīti, jo jauniešu izpratne par nometni ir nedaudz savādāk nekā mēs viņiem šogad piedāvājam. Un jau 3. gadu pēc kārtas, man tad, kad jaunieši ir izgājuši nometnes posmu, viņi mums saka, vai es drīkstu arī nākamajā gadā braukt, jo ir ļoti fēni. Šogad nebrauc tie jaunieši, kas pagājuši gadu, jo viņi jau ir 4. kurs, un viņi praksēs lielajās un strādā un pelna iztiku, teiksim, lai varētu uzsākt mācības nākamajā gadā. Jaunieši Laidzē un Talsu novadā pavadīja līdz 4. pēcpusdienai, un tālāk nometnes ietvaros devās uz Krāslavu, kur izbaudīja atlikušās nometnes dienas. Jauniešiem būs iespēja tieši iepazīties, kas ir saistīts ar koku izstrādājumiem, ar robotroku, CNC darbmašīnām un arī iepazīties ar tiem pedagogiem, kas strādā tajā struktūra vienībā. Kā arī iespēja braukt pa Daugavas lokiem ar kanoju laivām. Sestdien dosimies uz Maizes muzeju uz Aglonu ar visām lauku pusdienām, un svētdien pēcpusdienā dosimies atpakaļ uz Rīgu. Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.